Ko tev nozīmē labs skolotājs? Manuprāt, labs skolotājs ir tas, kurš prot iemācīt un dod interesi mācīties. Labs skolotājs tādam, kuram interesē ar skolu labsajūtu un kuram padodas mācīt arī. Labi māca. Nebija virsmas skolēnē. Labs skolotājs, es teiktu, cilvēks, kas ir saprotošs un nav Priekš man labs skolotājs nozīmē, ka viņš saprot, ko bērnu vēlas izstāstīt, ka viņš saprot, kā bērnu jūtas un ka viņš var palīdzēt bērniem, kur nesaprot. Labs skolotājs, kurš uzklausa bērnus un savus audzēkņus un vienmēr palīdz viņiem. Labs skolotājs ir tas, kam var uzticēties, kas ir uzticams, izpalīdzīgs, un kā to izpildīt, atbalsts. Māk pasniegt labu priekšmetu, jaukas un uzklausa bērna teikto. Man nozīmē tas, ka viņš ļoti labi saprot bērnus, ka nekliedz virsū, labi iemāca visu. Viņam nozīmē bērnu panākumu ar viņu panākumu. Vai tu vēlētos būt skolotājs? Jā, tāpēc, ka tur var iemācīt daudz lietas, atšķirībā par kurā priekšmetā tu esi. Man vairāk patīk dabas zinības, jo man patīk daba. Man liekas, tas ir diezgan noderīgi būt skolotājiem arī tāpat mūsdienās, ikdienā, ne tikai darbā. Kāpēc ne? Man nepatīk runāt priekšā daudziem cilvēkiem. Saprotami? Noteikti. Kāpēc ne? Tikai tādēļ, jo es neizturētu to un vajag nepatīk skaļi bērni un pasniegt 24 bērniem klasē priekšmetu, tas būtu briesmīgi. Es negribētu pateikt, kāpēc ne? Jo man nepatiktu mazi bērni, ka viņi neklausa. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti un arī viņi ir diezgan maz pelna. Jā, Kāpēc? tāpēc, ka man patīk būt ar jauniešiem, kā mazākiem bērniem un nepaskatījuši. Diez vai Kāpēc ne? pārāk liels stress manuprāt, lai visu pieskatītu un arī veiktu darbus visiem. Droši vien viņam Kāpēc? interesants darbs. Ko vēlētos no skolotājiem skolotāju dienā? Lai visi bērni paklausīgi, lai labi mācas un dabū labs atzīmes. Lielisks klases, maz negatīvas piezīmes, maz kādējums. Viņiem nav vēl izturību un arī neizādēt tekstu. Jauku visu pārējo semestri un izdzīvot un cīnīties par visiem. Lai viņiem klausa visi bērni. Es skolotājiem dienā novēlu skolotājiem, lai ir daudz veselība un prieks. Lai es priecīgs kaut dienu, jūs esat savākie. To pašu labāko, veiksmi jums un izturību. Es nezinu, profili palīdz atpazīt. Es novēlu visiem veselību, lai paaugstinās algas jums un lai jums ir superīgi. Stundām būtu jāsākas vēlāk, piemēram, 9. Arī renovētas telpas būtu forši. Skolēniem būtu pašiem jāslauka aiz sevis. Viņiem jābūt pašiem saviem dažrantiem. Skolēniem vajag vairāk atpūtas vietas, lai būtu kur atpūsties brīvajos brīžos. Piemēram, novus galdas vai pingpong galdas vai jebko tādu. Lai skolā neskanētu zvani. Īsāku ēšanas starpbrīdi un kvalitatīvāku ēdienu ēdnīcā. Skolā vajadzētu atgriezt kafijas automātu. Sveiki, skolotāji! Man jums daži jautājumi, kurus es gribētu, lai jūs atbildat. Tātad pirmais. Kāpēc jūs izvēlējāties skolotāja profesiju? Man ļoti patīk sākumskolas skolotājs, audzinātāji.
Un es zināju, ka es būšu skolotāja jau sen. Labi. Kas jūs prāt ir vissvarīgākais šajā profesijā? Profesijā? Gan jau ieinteresēt skolēnus matemātikā. Iemīlēt matemātiku. Labi. Tad, kad jūs bijāt skolniece, kā jūs skatījāties uz skolotājiem? Vai jums viņiem tā kā patika, vai nē, vai nu? Man bija arī tāda skolotāja, kas gulēja stundās. Un pēc tam, cik es saprotu, ka mēs bijām zaudētāji. Un jā, matemātikas skolotāja bija tāda, kas ielika un neslinkoja. Labi. Kā jūs definētu jēdzienu labs skolotājs? To gan jau vieglāk prasīt pašiem skolēniem. Labs skolotājs tas, kas iemāca. Īsumā. Tikai iemāca, jā? Labi. Kādi ir bijuši tā kā vistrakākie notikumi jūsu visās skolotājas profesijā? Varbūt kaut ko jūs esat redzējusi vai izdarījusi pati? Jā. Tad, kad vienu gadījumu es nevaru aizmirst, tad, kad 8. klasē bija, kad skolēni nespēja savākties spandāju un bija tur divas meitenes, kas traucēja spandu, un tad gājām runāt pie mācību pārziņas, ko tagad darīsim ar šo situāciju, un tad mācību pārziņa paprasīja meitenē, ko mēs tagad darīsim ar skolotāju? Labi. Ko mēs tagad varētu iesākt ar skolotāju? Okay. Kā jūs domājat, vai skolotājiem ir jāpielāgojas paudžu maiņai? Kad mainās paudzes, vai skolotājiem arī ir tām jāpielāgojas? Jā, protams, jāmainās. Pastāvēs, kas mainīsies. Labi. Īsumā. Kas jums sagādā vislielāko gandarījumu esot skolotājiem? Ka skolēni ir ieinteresēti uzdot jautājumus, un prot uzdot jautājumus, un grib uzdot jautājumus. Visbeidzot, vai ir kāds novēlējums skolēniem? Jā. Neizniekot darba laiku un mācīties vidusskolā nopietni. Labi, paldies, skolotāji, par jūsu laiku. Kas jūsuprāt ir vissvarīgākais skolotāja profesijā? Šais ir 100%. Laikos ir spēja saprast jauniešus, uztvert viņus kā pieaugušus, jo es strādāju vidusskolā. Un, ja es to izdaru, tad es zinu, ka man ir garantētas labas attiecības. Labi. Man liekas, jums tas ļoti labi sanāk. Paldies. Kā jūs redzējāt skolotāja profesiju savā skolas dzīvē? Ak vai. Kā es redzēju? Jā. Un ko es redzēju? Arī? Jā. Mums bija ļoti stingri skolotāji. Mums bija ļoti liels robežas novilktas, kuras skolotājs, kuras skolēns. Skolēnam bija sava vieta, un skolotājiem bija sava vieta. Un manā laikā, es nezinu, vai skolotājs tādā veidā profesija kļuva prestižāka, tad skolotājs drīkstēja mūs arī sodīt tādiem līdzekļiem, par ko tagad, manuprāt, sodītu pēcpilnas programmas. Un, man liekas, mums bija jāiet tā kā visiem tā kā pa diedziņu. Un mēs pieņēmām šo situāciju, jo es mācījos padomniekus. Un tad es domāju, ka jūs esat laimīgi cilvēki, jo mums ir savstarpēji pavisam cita izpratne par to, kādas ir skolotāja attiecības. Skolotāja skolā. Un man liekas, tas ir daudz pašāk. Jūs dzīvojat brīvi, un mums ir brīvas attiecības. Ja būtu šodien, es nezinu, vai kā jābūt šodien. Tas ir tevī uz nākamo jautājumu, kas ir pēc jūsu domām, vai skolotājiem ir jāpielāgojas pusauģu maiņām? Ja gribi labi sadzīvot, tad ir jāpielāgojas. Protams, ir robežas, bet
Es jau teicu, vidusskolā ir pieauguši cilvēki, un mēs ļoti labi varam atrast zelta vidusceļu. Ja man būtu jāstrādā pusauģa vecumā vai vecuma tādiem jauniešiem, es esmu strādājusi. Un es arī esmu kaut kā tikusi galā. Bet man liekas, ka tie pusauģi un jaunieši, viņi paši zina, kuram skolotājiem ir kādas robežas. Un pēdējais, kāds būtu jūs novēlējums skolēniem? Nu, laikam jau pieņemt dzīvē visu, kā ir, nesarežģīt lietas, uztvert to vienkārši, darīt, skatoties uz jums, piemēram, cik daudz un apjomīgi jums ir, darīt mazāk, bet pamatīgāk, un lai jums viss spoži nākotnē. Jā, paldies! Es tam uzdošu jums pirmo jautājumu, un tas būtu, kāpēc jūs izvēlaties skolotāju kā profesiju, kādēļ jūs tas interesē? Nu, to, ka man patīk šī profesija, sapratu jau vidusskolā, aptuveni 11. 12. klasi, mums vienkārši sekotam aicinājumam, ko es sajūtu sev iekšā. Tik vienkārši? Tik vienkārši. Un kas jūsuprāt ir vissvarīgākais skolotāja profesijā? Saglabāt labu humoru izjūtu. Pirmkārt, tas tās nekādīgi. Un otrkārt, galu galā elementāri cieņa pret skolāniem. Ja tu tā izturies pret skolānu, arī skolāns par tevi tā izturēsies. Kā jūs, vai tas, kā jūs redzat skolotāju, kā profesiju ir atšķiries ar to laiku, kad jūs pirmo reizi rādījāt interesi un šo brīdi? Vai tas izskatās, vai profesijas ir savādāk? Nu, es pieļauju, jo manās acīs izskatās tāpat, jo mans viedoklis par šo profesiju nav mainījies, līdz ar to arī iespējas par to nav mainījies. Jā. Un kā jūs definētu jēdzienu labs skolotājs? Kas ir labs skolotājs? Labs skolotājs ir tāds, kurš prot nodot informāciju dažādos veidos, prot dažādas metodas pielietot, lai skolāns pats nonāk līdz atbildēm. Nevis pasakāšā. Un kas ir bijuši jūsu trakākie notikumi, kā skolotāja pieredzes, skandāli? Tāds skandāla pieredzes nav. Man ir smieklīgs gadījums. Un kāds? Tas bija tāds, tas nebija šī skolā, tas bija citā skolā, kad viens skolāns regulāri gulēja stundās. Tad mēs ar pārējiem skolāniem bez vārdiem ar zīmēm vienojāmies, ka mēs visi klusām piecelsimies, iziesim ārā no klases, lai viņš paliek guļot, un tad mēs caur durvu šķirbu gaidījām to brīdi, viņš pamodīsies un reaģēs uz šo situāciju. Bija tieši tik smieklīgi, kā mēs to iztēlojāmies. Izklausās forši. Jā. Un vai pēc jūsu domām skolotājiem būtu jāpielāgojas, kā lai to pasaka, pusauģa maiņā, kā cilvēki mainās skolas laikā, vai jūs tam arī jāpielāgojas kaut kādā veidā starp klasēm? Tu domā, kā paudzes mainās, vai? Jā, vai viņiem mentāli kaut kas atšķirās, vai tam ir jāpielāgojas, vai jāmaina attieksme pret viņiem? Jā, tie ir liela atšķirība, vai mēs runājam par paudzi vai par vecumu posmu. Ja mēs runājam par vidusskolānus un 6. klases skolānus, protams, ir milzīga atšķirība, tur par nav runām, bet paudzēm arī tieši tā iepriekšējās paudzes ir pieradušas informāciju iegaumēt un kaut kādā veidā atreferēt, tikai tad šobrīd vairāk jau mēs iedziļināmies, mācāmies analizēt procesu un līdzīgi. Kas jums sniedz vislielāko gandarījumu kā skolotājiem? Droši vien to, ka skolāni lielā mērā grib nāk uz stundām, labi rezultāti eksāmenos un tam līdzīgi. Labi, un pēdējais, un kāds būtu jūsu vēlējums? Kāds būtu jūsu vēlējums skolāniem? Skolēniem, tāpat kā skolotāji, nezaudējiet humoru izjūtu un vienmēr izturamies ar cieņas metodi. Kāds ir viss jūsu trakākais notikums skolā? Trakākais notikums? Skolāniem vai ikdienā? Trakākais notikums? Es nezinu, vai trakākais notikums, bet viens no tādiem bija tas brauciens ar radošajiem uz teātru, un mēs tā arī nekad neizgājām. Jā, tas bija diezgan, mēs pat spriedām par to, ka nākamreiz ņemsim kādus pieaugušos skolotājus līdz. Mēs uz smiedu braucam. Kas? Mēs uz smiedu braucam. Jā, tad mēs es to arī atceros. Nenoskatījām. Un nākamais jautājums, kāds ir jūsu lielākais gandarījums šajā darbā, šajā profesijā? Man ļoti patīk vispār enerģijas apmaiņa ar skolēniem. Tā, ka tu jūti tādu dzīvi, tā
komunikācija. Tas man ļoti patīk, bet vispār lielākais gandarījums ir tad, kad ir bijusi laba stunda, un tad, kad uzķer kāds ir kaut ko sapratis no tā, ko tu esi gribējis pateikt. Labi, un pēdējais jautājums. Kāds, jūsuprāt, ir labs skolotājs? Kā reiz man brīvdienās bija pārdomas par šo, jo diezgan bieži tiek piesauču tādu savienojums labs skolotājs, un es sev gluvu atbildi to, ka pirmkārt tā ir personība, kad labam skolotājam ir jābūt kaut kādā mērā līderim un tāds, kas spēj piesaistīt uzmanību, un otrs noteikti zinošam savā jomā, un trešais cilvēcība. Jā. Sveiki! Mazu interviju. Sakam, jā. Tā. Mēs nointervēsim jūs daži jautājumi. Tātad pirmais. Kāpēc jūs izvēlējāties skolotāju profesiju? Bērni man vienmēr ir patikuši. Tāpēc droši vien primārais bija tas, ka bērni jaunieši būtu ikdienā kopā ar viņiem. Labi. Patīk bērni, tas ir ļoti labi. Tātad, kas jūsuprāt ir vissvarīgākais skolotāja profesijā? Saprast bērnus. Nevis uzspiest savu viedokli, bet censties saprast viņus un palīdzēt viņiem. Ok, labi. Kad jūs bijāt skolniece, kā jūs skatījāties uz skolotāju? Tā kā labas attiecības, sliktas vai nepatīka vai bargi? Kā bija jaunībā? Labas attiecības. Ar visiem? Respektēju skolotājus. Ar visiem. Jā. Labi. Kā jūs definētu jēdzienu labs skolotājs? Cik grūts jautājums. Uz to noteikti labāk atbildēt paši skolēni, kas ir labs skolotājs. Labam skolotājam ir jābūt tādam, kas spēj iemācīt, kā jūs minējāt, spēj saprast bērnus, un augt, pilnveidoties, mācīties kopā ar jauniešiem, ar bērniem. Jā, tā kā tāda definīcija labs skolotājs, man liekas, skolotājiem visu laiku jāmācās un jāattīstās līdz kopā ar jauniešiem. Labi. Kādi ir bijuši tādi vistrakākie notikumi jūsu skolotāju karjerā? Kādi ir notikuši? Kāds varbūt kaut ko salauza vai saplēsa vai Trakākais atgadījums bija, ka skolēns ielās stundas laikā šķērs kontaktā. Tas bija pagājušā gada septembris, kad es sāku strādāt skolā tieši 1. mēnesis, un tas ļoti jauks notikums bija. Tas ir diezgan traki, jā. Tas bija ļoti traki. Palīdzēja neviens neciet, arī pats darītājs neciet, un viss beidzās labi. Ļoti labi. Tātad, pēc jūs domām, vai skolotājiem ir jāpielāgojās paudžu maiņām? Noteikti. Kāds varētu notikt tā maiņa tieši? Vienkārši pielāgoties vai? Skolotājiem jāspēj pielāgoties. Jāsaprot pašiem skolotājiem, ka viņam jāiet līdz laikam, ka nav tā kā bija varbūt pirms 20, pirms 10 gadiem, kā katru gadu. Jā, ir jāmainās pašam. Labi. Un kas jums sagādā vislielāko gandarījumu, esot skolotājiem šajā darbā? Noteikti atgrieztiskā saite no skolēniem, tādas pozitīvās emocijas, tas ir tas zinājspēks, kas liek darboties strādāt uz priekšu. Labi. Varbūt ir kāds novēlējums skolēniem pašiem? Jā, kamerā es domāju, ko novēlēt. Es novēlu skolēniem būt tādiem pašiem foršiem, kādi viņi ir šobrīd, un jūs ļoti forši jaunieši. Tā kā mans novēlējums būt foršiem arī turpmāk, tālākajā dzīvē. Labi. Tad paldies. Sveiki. Daži jautājums. Jā, daži pirmais. Kāpēc jūs vēlējāties kļūt par skolotāju? Es izvēlējos kļūt par skolotāju, jo es vēlējos atbalstīt jauniešus, un skolā viņi ir visvairāk jaunieši, tāpēc es izvēlējos kļūt par skolotāju. Un vēl arī tāpēc, ka tas ir tāds tādi garantēti ienākumi un skaidrs darba plāns. Jā, labāk bilde. Nākamais jautājums. Kas ir bijis jūsu trakākais notikums ar skolēniem vai skolas dzīvē? Jā,
Es varētu riktīgi daudz pastāstīt, bet tas viss ir ļoti konfidenciāli, tāpēc es nevaru. Bet vienreiz, kad es gadu 5. klases skolēnas pārgājienā, tad viņi vienkārši visi gandrīz sauc iekšā gaujā, un tad man likās, ka trakāk vairs nevar būt, tad viens izvilk no sommas cietumi. Tā. Tas tiešām izklausās traki. Pēdējais jautājums. Novēlu kaut ko skolēniem. Skolēniem es novēlu, lai viņiem ir priekš nākt uz skolu, satikt draugus, uzzināt kaut ko jaunu. 12. es novēlu izturību, tikt līdz galam. Kāds jauks novēlējums? Paldies! Sveiki! Būs tāda maza intervija vienkārši par jums kā skolotāju jūsu domām. Kāpēc jūs izvēlējāties skolotāju profesiju? Ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka laikām tas man ir gēnos manos, jo man vecmāmiņa skolotāja bija, un mans onkulis bija, vecmāmiņas māsa bija skolotāja, un man ir daudz skolotāju ģimenē. Bet tad, kad es biju vidusskolā, man vajadzēja izvēlēties, es īstenībā gribēju būt žurnālisti. Bet tad es apskatījos uz tiem eksāmeniem un domāju, iešu mācīties par skolotāju. Labi. Kas jūsuprāt ir vissvarīgākais skolotāju profesijā? Saprast, ka bērns ir cilvēks. Ok, labi. Kad jūs bijāt skolniece, kā jūs skatījāties uz skolotājiem vispārīgi? Vai ar tādu piktumu, vai arī jums bija labas attiecības ar skolotājiem? Kā jūs minēju, man vecmāmiņa bija skolotāja. Es bērndārzā netiku, un tajā skolā, kas tagad ir Lauriņš skolā, kā tur saucās, es spēlējos kādreiz, un visi skolotāji bija man draugi. Pēc tam, kad es biju skolniece, es uz skolotājiem vienmēr esmu skatījusies ar cieņu, bet man arī bija ļoti labi skolotāji. Patiešām. Labi. Tad ļoti forši varētu atbildēt, kā jūs definētu vārdu jēdzienu labs skolotājs. Labs skolotājs ir tāds, kurš labi dara savu darbu. Gan labi māca priekšmetu, gan labi izturas pret skolēnu, kurš ir cilvēks, nevis vienkārši objekts klases solā, gan ir iesaistījies skolas dzīvē, visos veidos, kādos vien var būt, un mīl savu darbu. Kādi ir bijuši tādi visstrakākie notikumi jūsu karjerā kā skolotājiem, kurus jūs esat redzējuši? Ar bērniem saistībā ar mani? Vispār skolas dzīvē, saistībā ar skolu visstrakākais notikums. Visstrakākais notikums bija, ka man skolniece bija atnesusi alkohola pudeli uz skolu, un tas saplīs garderobē. Un tā meitene, es nekad nebiju domājis, ka tā būs viņa, kas to būs izdarījis. Kas saplēs pudeli? Nē, kas atnesa pudeli. Tātad, pēc jūsu domām, vai skolotājiem ir jāpielāgojās paudžu maiņai? Un kāpēc? Zini kā, jā, bet tā pašā laikā nevis tā, ka jāpielāgojas, vienkārši ir jāmēģina saprast, jo tas būtu diezgan smieklīgi, ja skolotājs uzvestos tāpat kā bērni. Man liekas, ka tas nav labi. Nevis jāuzvedās, bet... Nē, bet arī, teiksim, visas tās, es nezinu, šobrīd modē ir īsti krekliņi un vēl kaut kas, ja mēs tagad visi ģērbtos tā kā jaunieši, ja, tas nebūtu diezgan labi, manuprāt. Tā kā mums ir jāsaprot, bet mums nav, kā saka, jāpakļaujas šīm jauniešu lietām. Labi. Kas jums kā skolotājiem sagādā nes vislielāko prieku darba laikā? Skolēni. Skolēni, tad, kad viņi nāk runāties, kad viņi ir priecīgi, kad viņi pastāsta, kā viņiem jauki kaut kas ir noticis vai kaut kas ir izdevies. Principā skolēni ir tas, kas vispār rāda prieku skolā. Labi. Un varbūt tiem jaukajiem skolēniem, kas ir cilvēki, ir kāds novēlējums? Nāciet uz skolu, dariet to, kas jums ir jādara šajā vietā, un esiet cilvēki arī pret pārējiem.
Aiziet. Mēs novēlam jums piedzīvojumu pilnu mācību gadu!